Tā, labdien! Labdien visiem, kas ir pievienojušies. Paldies, ka reģistrējāties un esat ar mums. Es domāju, mēs sāksim cienot visu to laiku, kas ir pievienojušies laicīgi, kas kavēsies, kavēsies. Un, ja kas tad jā, būs pieejams arī webināra ieraksts, tā kā to varēs noskatīties arī sev ērtākā, izdevīgākā laikā. Šis ir pirmais webinārs kopā ar direktoru. Domāju, ka būs ļoti interesanti, jo arī Krišjāņa iedvesmoti no Krišjāņa idejas izlēmām pamainīt mazliet webināra tā kā to kārtību. Ja parasti es sāku webināru ar tā kā teorētisko daļu, pastāstu par to, kas ir Costbucket, ar prezentācijas palīdzību. Tad šodien mēs darīsim lietas citādāk. Krišjāns jūs aicinās iesaistīties arī pašiem. Un šoreiz arī demonstrēsim Costbucket pusi, Costbucket lietošanu mazliet arī no mobilā tālruna. Tāpēc mēs pieslēgsimies ar mobilo tālruni un parādīsim funkcionalitāti, kāda tā ir patiesībā. Jā, tas tātad webināra saturs plāns ir, ka sākumā mēs ar Krišjāni nodemonstrēsim, kā lietot Costbucket fotografēšanas funkciju, tātad Costbucket dokumentu digitalizēšanu ar fotografēšanas funkciju no Costbucket aplikācijas un kā šie dokumenti pēc tam nonāk un kā viņi izskatās direktoru sistēmā. Vispirms mēs izveidosim un nosūtīsim avansu norēķinu ar pāris čekiem un pēc tam arī rēķinu. Tad Krišjāns pastāstīs visu galveno, kas jums jāzina par šo dokumentu apstrādi direktoru sistēmā, par pašu direktoru sistēmu. Un tad es pārņemšu atkal vārdu no Krišjāņa, pastāstīšu par to pavisam īsumā, par to, kas ir Costbucket, parunāsim mazliet par cenām un parādīšu jau pēc tam padziļinātāk vēl tā kā papildus Costbucket iespējas, jo bez tā, ka Costbucket ir mobila aplikācija, Costbucketam arī ir darba virsma, viņu var lietot internetu pārlūkā uz datora, un tas patiesībā sastāv lielu daļu no Costbucket iespējām, no Costbucket funkcionalitātes. Jā, un beigās mēs nonāksim pie jautājumu un atbilžu daļas. Tur arī būs iespēja tiem dalībniekiem, kas vēlēsies paši aktīvi iesaistīties, to darīt Krišjāņa vadībā. Viņš ir uzņēmies šo lomu, iniciatīvu. Un jā, jautājumus es palūkšu uzdot čatā. Jūs varat jautājumus uzdot visa webināra laikā, un tad mēs pēc demonstrācijas, pēc prezentācijas, tad iziesim tiem cauri. Ja nu kādu no jautājumiem mēs nevarēsim atbildēt uzreiz uz vietas, tad mēs apsolamies jums atbildēt jums individuāli e-pastā, tā kā bez atbildes nepaliksiet. Jā. Domāju, Krišjāņ, ka mēs varam sākt. Tagad, laikam, tu patiesībā to arī mani instruktēsi, kas man ir jādara. Es slēgšos klāt arī ar telefonu un, jā, daram to. Labdien! Es esmu Krišjāns Ceplis, projektu vadītājs direkto, un sanāca apskatīties arī dalībnieku pieteikums, kas ir pieteikušies, un prieks redzēt vārdus, kurus es atpazīstu ar savu darbību direkto. Es ceru, ka jums būs interesanti ieraudzīt papildus integrāciju iespējas, ko mēs piedāvājam kopā ar Costbucketu. Tie, kas nav pazīstami ar direkto, tad es nedaudz iepazīstināšu. Direkto ir uzņēmuma resursu plānošanas sistēma un grāmatvedības sistēma. Mēs pārvaldam noliktavas, ienākošo, izejošo dokumentu plūsmu, kā arī tātad visam aizmugurē vienmēr ir grāmatvedības dokumenti, finanšu atskaites. Tātad pilns klāsts ar iespējām izmantojot direkto. Manuprāt, svarīga lieta ir tas, ka direktora mākoņu risinājums
Tātad no jebkuras vietas, jebkurš cilvēks ar mobilo, vai mobilo vai kādu citu ierīci ir spējīgs pieslēgties sistēmai un izmantot tātad visas šīs funkcionalitātes, kuras pirms tam uzskaitīju. Ar CostPocket no pats savā darba ikdienā es esmu kā lietotājs, nekā grāmatvedis. Līdz ar to es fotografēju čekus, es iesniedzu čekus direktora sistēmā, un grāmatvedim tādā veidā atviegloju šo darbu, jo šī integrācija, un tagad ir moderni teikt arī, kad mēs izmantojam AI, jeb robotus, tad šī integrācija tieši tas arī ir. CostPocket ir pamatā ir robots, kas ir spējīgs nolasīt čeka informāciju un to digitalizēt tālāk, attiecīgi nosūtot uz, šajā gadījumā uz direktora sistēmu. Direktora sistēmā atkal mēs esam izveidojuši šos nosacījumus, kā šim čekam būtu jāparādās dokumentu ietvaros. Līdz ar to ir iespējams veikt ar nelielu investīciju, saliekot uzstādījumus. Mēs spējam iegūt pretī jau 90% pabeigtu dokumentu, kurš tikai ir jāapstiprina, jāiegrāmato, tā teikt, un tad varam arī šo daļu, kur mēs manuāli vadam, viņi atkrīt pateicoties šim robotam. Tas, kā jau Kaspars minēja, mēs sāksim ar praktisko daļu. Līdz ar to, ja Kaspar tev ir sanācis pieslēgties ar telefonu. Man ir sanācis. Es tad dalīšos ar telefonu ekrānu. Tik tālu liekas, ka viss. Jā, mēs redzam telefonu. Atvēršu, CostPocket aplikāciju. Tātad CostPocket aplikāciju uz telefonu šobrīd Kaspars ir atvēris, un mēs iziesim cauri šim ciklam, kas notiek pirmkārt CostPocket pusē, kad mēs fotografējam čeku, un tad tālāk es arī parādīšu direktora pusē, kā šis čeks ir ienācis. Viena no niansēm šeit, un Kaspars teica, ka es vēlos iesaistīt arī klausītājus. Ja jūs saredzat, kad arī gribat notestēt, nofotografēt čeku, jo tas tiešām ir tāds, es pat teiktu, jautrs pasākums nofotografēt un redzēt, kā viņi digitalizējās, tad čatā būs ielikts links uz pamācību no CostPocket puses, kas ir jāizdara. Un šī pie atbildēm, kad mēs atbildēsim uz jūsu uzdotiem jautājumiem čatā, mēs arī redzēsim, vai kāds drosmīgais ir savu čeku nofotografējis un iesūtījis. Līdz ar to varēsiet redzēt, kā tas izskatās direktora ar jūsu čeku, nevis šo variantu, ko mēs skatāmies. Tātad jums ir vajadzīga CostPocket aplikācija un kāds čeks vai ienākošais rēķins, kur jūs būtu gatavi parādīt šeit dzīvē, iesūtīt iekšā direktora sistēmā. Lūk, pirmais, par ko es vēlētos, lai tu izdari, ir nofotografē. Krišāni, es atvainojos, es palaidu garām, kamēr es to saiti liku iekšā. Vai tu pieminēji, ka čatā, ja ir interese, tad ir jāieliek savus e-pasts? Nē, nepieminēju. Taisnība, jā, čatā ir jāieliek savs e-pasts. Tas ir tāds vienojošais elements, pēc kura tad Kaspars varēs jūs pieslēgt datubāzē klāt, lai šis čeks, kur jūs nofotografējat, arī atceļo pie mums. Jā, būtībā, lai jums nevajadzētu tā kā vēl CostPocketā reģistrēt tagad savu kaut kādu izdomātu uzņēmumu, un lai tur neveidotu savienojums ar mūsu testa datubāzi, mēs vienkārši pievienosim jums šim pašam demo kontam, testa kontam, kur šobrīd esmu atvēris uz telefonu, un tas dokuments tur arī parādīsies, un attiecīgi, kā Krišjāns minēja, arī direktori parādīsies. Tā, paldies, Krišjāns. Jā, tad es tālāk turpināšu instruēt. Un tās lomu sadalījums mums šodien ir tāds, ka es būšu grāmatvedis, tātad šīs direktora pusē, un Kaspars ir darbinieks, kurš tātad vai nu ir saņēmis ienākošo rēķinu, kur tālāk pārsūtīs uz grāmatvedību, vai attiecīgi arī avansa norēķina dokumentu. Un pirmo, ja mēs varētu Kaspar avansa norēķina tātad dokumentu čeku nofotografēt, tad izmantojot fotografēšanas funkciju, darbinieks nofotografē čeku un apstiprina, ka bilde ir salasāma. Tālāk ir izdevuma veids.
Un šie izdevuma veidi ir tas, kā direktori sapratīs, uz kāda konta, ar kādu PVN šim darījumam ir jāparādās sistēmā automātiski. Katram izdevumu veidam apakšā direktori ir tāda pati kartiņa. Tātad, ja mēs redzam, kur ir automašīna, direktori arī būs izdevuma veids automašīna. Un tad zem šīs kartiņas es parādīšu arī tālāk direktori, kā izskatās šie iestatījumi. Tad kas par droši izvēlies veidu? Es drīkstu jebkuru izvēlēties. Jā. Pieņemsim, ka šī bija stāvvieta. Pievienojam komentāru. Un komentārs ir lauks, kas arī tiek padots tālāk uz direktoru, līdz ar ko mēs to redzam arī tur. Saglabājam, un tad šeit ir divas opcijas. Tātad izveidot jaunu pārskatu un pievienot bez pārskata. Pārskats, un to pēc tam arī Kaspars padziļinātāk stāstīs, bet pārskatā es varu apkopot vairākus šos te avansu norēķinus vienā vietā. Tātad, pieņemsim, nedēļas ietvaros vai kāda, nu, jau par piemēru var ņemt būvu objektu, tad es zinu, ka visi darbinieki šajā būvu objektā savus avansu norēķinus liek pārskatā, kurš saucās mājas celtniecība. Līdz ar to pārsūtīt būs nepieciešams nevis katru čeku individuāli, bet pārsūtīsiet visu pārskatu, un direktori izveidosies atbilstoši šim pārskatam vajadzīgie dokumenti, kurus tālāk varēs apstrādāt. Un ar avansu norēķinu tas arī ir tas, ko es ieteiktu cilvēkiem izmantot. Ar ienākošo rēķinu būs citādāk. Tur mēs veidosim bez pārskata, jo katrs ienākošais rēķins ir individuāls par sevi. Tad lūdzu, Kaspar pievieno ar jaunu pārskatu. Spiežam izdevumu pārskats. Šeit ir tas, ko es minēju par pārskatu nosaukumu. Pieņemsim, ka tas būs par janvāru. Un saglabājam. Jā. Kad čeks ir nofotografēts un mēs viņu gribam vai nu caur pārskatu vai individuālu dokumentu pievienot, tad parādās šis te rezultāta loks, kur mēs tad varam pārliecināties, vai darbinieks var pārliecināties, ka tā čeka informācija ir korekta. Un šeit jāsaprot, ka var būt gadījumi, kad kāda no informācijas robots ir nolasījis ne tā. Cik es saprotu, kas par piekuraģēju, ja tā nav, bet lauki, kurus vispār nenolasa, tie parādās, tie ir iezīmēti Cospocket aplikācijā. Tie ir tukši, un tālāk to dokumentu pirms iesniegt, viņš piedāvās ievadīt viņu manuāli. Es arī vēlāk stāstīšu par citiem digitalizēšanas plāniem, kur, teiksim, to datu pārbaudu veids mūsu speciālisti. Tas ir tiem gadījumiem, kad uzņēmums nevēlās pats nodarboties ar, teiksim, šo datu pārbaudi, bet vēlās to uzticēt Cospockettam, tas arī iespējams. Par to vēlāk. Un šī informācija, ko mēs šobrīd redzam, ja arī tur ir pieļausies kāda kļūda, to tālāk ir iespējams rediģēt direktoru pusē, jo šī bilde, ne tikai informācija nonāk par pašu čeku direktoru pusē, bet arī bilde tiek pārsūtīta uz direktoru, līdz ar to mēs redzam to tāpat kā šeit. Tātad čeku esam pārbaudījuši, varam veikt iesniegšanu. Jā, un tad es šoreiz ātrākā tempā pievienošu vēl vienu čeku. Tātad šajā izdevuma pārskatā būs 2 avansa norēķini. Un tas ir tāpēc, lai varētu redzēt, tātad, kā funkcionalitāte strādā nevis tikai ar vienu čeku, bet ar vairākiem čekiem uzreiz. Vēl vairāk atvieglojot šo procesu direktoru pusē. Iesniegts. Te var arī redzēt, ka Cospocket sistēma mēģina izķert duplikātus, ja dokuments tiek iesniegts otro reizi, kas mēdz gadīties, šoreiz es vienkārši tādēļ, ka ir testēts, bet arī realitātē tā var gadīties, un tas palīdz vienkārši izķert tā kā kļūdas, teiksim tā. Tā tāda populāra funkcija, kas prasīta no klientiem. Šo pārskatu mēs varam iesniegt. Jā, sekundīti.
Jā, es vienkārši izlaboju to dublikātu kļūdu. Jā, tātad es iesniedzu pārskatu, nospiežot uz apstiprinu, un šajā brīdī pārskats ir nosūtīts uz direktoru sistēmu. Pārņem Krišēnu lomu. Nu jā, pēc statusa varēja redzēt, ka īsu brīdiņu bija tiek digitalizēts, un tad uzreiz parādījās nosūtīts. Un tā ir viena no tādām stūrakmeņiem šim procesam. Tas tieši tik ātri notika. No tas brīdis, no kura nomainījās, tiek nosūtīts uz nosūtīts, ir pāris sekundes, un mēs jau viņu saņemam direktoru pusē. Nākamais es palūkšu Kasparam, tātad čeki mums ir pievienoti. Es vēlos arī saņemt vienu ienākošo rēķinu. Atkal ar fotografēšanas funkciju. Tāpat arī nofotografēšu pavadzīmi. Un process ar izdevumu veidu izvēlēšanos būs tāds pats. Atkal norāda, kurš izdevuma veids ir paredzēts šim rēķinam. Pievienojam komentāru. Un šeit šī atšķirība, kā es minēju, būs, ka mēs pievienosim bez pārskata. Jā. Jums ir pārliecinamies, ka Jā, es piebildīšu no savas puses, tas, kas Kosmopētā tiek uzskatīts par atsauces numuru, būtībā visbiežāk tas ir tā kā klienta numurs. Ja tāds uz rēķina tiek likts, teiksim, es zinu, ka no personīgiem rēķiniem, manuprāt, LMP liek klienta numuru, tāpat laikā TEC, manuprāt, ka tādu neliek. Tā maza piebildi, jā. Es, Krišān, esmu gatavs iesniegt šo dokumentu. Jā. Droši sniedzam iekšā. Jā. Arī te var redzēt, ka sistēma izķērusi, ka tas ir dublikāts. Tādā gadījumā es vēlāk rādīšu padziļinātāk Kosmopētu, un tur arī paskaidrošu, kā to var novērst, kā tos dublikātus var izķert. Un, ja gadījumā, teiksim, šādi ir gadījies, tā kā man, kad sistēma ir noķērusi, es vispirms izmantojot datoru, atrodu, kurš ir tas dublikāta dokuments, es viņu izvēlos dzēst vai to dokumentu, kurus tikko iesniedzu, vai iepriekš iesniegto, kā es izdarīju šoreiz, un pēc tam es vai no datora vai no mobilā tālruņa varu šo dokumentu iesniegt, ja mēģināt iesniegt vēlreiz. Jo pēc noklusējuma Kosmopēts neļaus iesūtīt grāmatvedības sistēmā dokumentu, kas ir apzīmēts ar dublikāts. Jā, tāda maza piebilde. Tagad, Krišāni, visi dokumenti ir nosūtīti. Es laikam varu beigt dalīties un dot ekrānu tev. Jā, es pārņemšu tātad kontroli. Es sākšu veikt savus pienākumus, kas ir grāmatvežu pienākumi šajā gadījumā. Nošērošu ekrānu. Tā, es ceru, ka viss ir sanācis. Redzams? Jā, redzams. Tātad direktoru sistēmā šos dokumentus, kas ir iesūtīti elektroniskā formātā, mēs saucam un atrodam zem pielikumiem. Pielikumiem ir tipi šajā gadījumā, tā kā mums vēl nav uzdibināts pretī dokuments, kas var iesūtītie parādīsies zem nepiesaistītiem pielikumiem. Tātad šeit es varu redzēt divus šodien iesūtītus dokumentus. Viens, kas būs kā reports, šis ir pārskats, un Elgestes ienākošais rēķins. Var redzēt, ka sistēma jau ir atpazinusi, ka Elgeste mums ir kā ienākošais rēķins, un šis pārskats ir kā avansa norēķins. Šajā opcijā, tur, kur ir parādās tips, ja tas tips nav atpazīts pareizi, tad mēs arī nomainām uz attiecīgo to, kur vēlamies. Ja? Un spiežam radīt dokumentu. Sāksim ar avansa norēķiniem. Dokuments tiek radīts, un direkto izveidos sagatavotu dokumentu ar informāciju, kas tika iesūtīta no Kosmopēta.
Līdz ar to, kur kostpoketā mēs izvēlējāmies veidu, šāds pats veids arī atrodams direkto. No šī veida tālāk attiecīgi informācija par kontu un PVN kodu nonāk automātiski. Šajā gadījumā par biroju atkal no biroja kartiņas. Visus šos veidus ir iespējams, tad šobrīd atvēru autostāvvietas veidu, visus šos veidus ir iespējams pievienot. Tātad papildus nav obligāti jābūt ierobežotam ar to, kas ir šobrīd kostpaketā, līdzīgi kā ar šo autostāvvietas. Tātad šis veids ir pievienots papildus, lai mēs varētu sīkāk sadalīt vai izvēlēties citus kontus. Un vēl kas ir labi, manuprāt, ir šī opcija pievienot objektu klāt šim te izmaksu veidam, un objekts būs kā izmaksu centrs, kur mēs tālāk šī konta ietvaros virsgrāmatā varam sadalīt precīzāk šīs izmaksas. Tā var būt, ja mēs zinām, ka mums ir 2 autostāvvietas, kuras mēs izmantojam, tad pieņemsim, ka katrai autostāvvietai ir savs objekts 1 un objekts 2. Līdz ar to mēs vienmēr zināsim, cik šīs izmaksas ir vienā objektā pret otru objektu. Atskaišu skatā. Šeit, kur ir pārskats, ir ienākuši arī, kā jūs minēju, šīs te pašas čeku kopijas. Līdz ar to fizisko čeku darbiniekam nav nepieciešams vairāk turēt. Un tas ir ļoti patīkami, jo mēs zinām, ka tie čeki makā krājoties, viņi berzējās, tā informācija vairs nav salasām, tad ar šo mēs tā kā to atrisinām. Gan bilde, gan pati informācija mums jau ir ienākusi direkto un glabājās mākonī. Jebkurā brīdī mēs varam droši atvērt šo dokumentu un bildes nekur nebūs pazudušas. Mums būs šis te apliecinājums tam, kā ir veidojies šī te avansa norēķina rindas. Kad avansa norēķins ir pārskatīts, es to varu apstiprināt, izveidojās transakcija. Un vēl viena lieta, ko es piemirsu, pirms apstiprināšanas pastāstīt, tātad izlietotājs atkarībā no tā, kurš ir iesūtījis no kostpoketa, parādīsies tātad direkto sistēmā. Un attiecīgi šis avansa norēķins automātiski tiek uzlikts uz šīs te personas, lai pēc tam, kad mēs veidojam maksājumu, ir iespējams, nenorādot manuāli banku un vispārēju informāciju, mums ir iespējams sagatavot ar pogas klikšķi šo te maksājumu. Un to es arī parādīšu, kā tas izskatās, veicot maksājumu dokumentu. Tātad no Kaspara kartiņas man ir piesaistījies bankas konts par šo te summu kopējā, kas man ir jāizmaksā. Atliek norādīt, no kuras bankas uzņēmums maksās, un apstiprināt dokumentu. Un tad šeit arī ir pieejams uzreiz maksājuma fails. Es varu to lejuplādēt, un šajā gadījumā, tā kā ir viens izlietotājs, tad būs tikai šis viens iekļauts, bet, ja mums, pieņemsim, ir 10, tad ielādējot šo te bankas failu bankā, tiks sagatavot maksājumu uzreiz visām iesaistītajām personām. Un mēs uztaisījām no pārskata, ja šos te čekus vadītu individuāli, tad reiķinamies, kad katru dokumentu būtu nepieciešams radīt atsevišķi, bet maksājums tik un tā var palikt viens. Un to es nodemonstrēšu. Tātad, ja ir radīti vairāki čeki, tātad no dažādiem šiem te iesūtītiem failiem, direkto piedāvā arī opciju pievienot personas ar bilanci, līdz ar ko visi, kuriem bija sagatavots kāds avansa norēķins, kurš vēl nav izpildīts, parādās dokumentā, atkal varu iegrāmatot un lejuplādēt sagatavoto maksājumu, un tad sagatavot bankā šo failu iesūtot uzreiz maksājumu 3 personām. Otrs dokuments, kuru mēs iesūtījām, tātad ir šis ienākušais rēķins no Eugestes. Tips ir atpazīts pareizi. Radot dokumentu, direkto sagatavo ienākošo rēķinu. Informācija par piegādātāju rēķinu ir nolasījusies no tātad šīs te bildes, kas ir pievienot labajā pusē.
tāpat nemainīgi no veida, kā tas bija avansa norēķiniem, ir pielasījies konts un PVN informācija. Šie veidi gan avansa norēķiniem, gan ienākošiem rēķiniem ir vienādi. Tā kā nav nepieciešams katram saslēgt individuāli. Direktora pamatfunkcionalitāte ir tā, ja piegādātājs tiek atpazīts, līdz ar to pārējā informācija, kas ir nepieciešama saistīta ar šo piegādātāju, pieņemsim, bankas konts, arī automātiski tiek ielasīts dokumentā. Gadījumā, ja piegādātājs nav atpazīts, kas var gadīties, ja mēs iesūtām ienākošo rēķinu no partnera, ar kuru mēs vēl neesam apmainījušies ar dokumentiem, direktori par to arī ziņos jums, parādot sarkanu, un mēs varam izveidot jaunu šo piegādātāju kārtiņu. Līdz ar to nākamo reizi, kad mēs fotografēsim, šī darbība nebūs jādara, tā būs lieka, jo automātiski viss būs noticis. Apstiprinu. Kartiņā cits maksājuma termiņš bija norādīts, tas nekas. Redziet, kā grāmatvedis uzreiz zinātu, kurš termiņš mums ir jāizmanto šeit. Varu teikt, ka es arī zinu. Tātad dokuments ir iegrāmatots, apstiprināts, no veida ir ienākusi šī informācija, un bilde saglabājās tātad labajā pusē mums apskatīt arī nākotnē. Lūk, no direktora puses tas arī ir tas, kā šie dokumenti tiek reģistrēti pēc tam, kad tiek nofotografēti un iesūtīti no Cost Pocket. Kaspar, es noteikti varu to tev vārdu. Jā, droši. Iedod man arī lūdzu ekrānu, jā. Tad es mazliet pāriešu pie tās solītās teorētiskās daļas, bet ilgi es tajā nekavēšos, lai gan mums diezgan raiti iet, es priecē. Tad tas, ko es vēlējos mazliet pastāstīt, vienkārši iepazīstināt ar to, kas vispār ir Cost Pocket. Cost Pocket pašā pamatā vispār sākās kā risinājums tieši čeku fotografēšanai un PDF atskaišu veidošanai un, laikam, Excel vēl bija. Un tas sākās 2016. gadā, bet jau tas produkts ir izaudzis, attīstījies par kaut ko nopietnāku. Ir iespējams digitalizēt arī rēķinus, kā jūs redzējāt, un ne tikai fotografējot, ir citi digitalizēšanas veidi ar Cost Pocket, kurus es vēlāk demonstrēšu. Rēķiniem populārākais ir iesūtīšana no e-pasta, bet popularitāti gūst arī vēl viens digitalizēšanas veids, kas salīdzinoši jauns, varbūt gadu vecs, arī to parādīšu. Var iesniegt arī bankas izrakstus. Šī funkcija ir izveidota ar domu, lai izdevuma pārskatos varētu veidot maksājuma metodas, teiksim, bankas kartes piesaistītās darbiniekiem, kas ir pievienoti Cost Pocketā arī, un katram atsevišķi veidot tādu izdevumu pārskatu par karti, kurā var augšupielādēt arī bankas izrakstu, un sistēma mēģinās automātiski saskaņot izdevumu pozīcijas, maksājuma pozīcijas ar digitalizētiem dokumentiem. Šī funkcija paredzēta, lai atvieglotu iztrūkstošo dokumentu atrašanu. Šobrīd šī bankas izraksta augšupielāde ir manuāls process, sanāk, kad ir jāeksportē no bankas izraksts un jāaugšupielādē Cost Pocketā, bet patiesībā jau testēšanas fāzē ir arī automatizēts risinājums ar bankas starpniecību. Ir iespējams arī veidot izdevumu pārskatus, komandējumu pārskatus, arī komandējumu pārskati ar dienas naudām ļoti smuki aiziet uz direktoru un ļoti pilnvērtīgi, ļoti atvieglo darbu tiem darbiniekiem, kas bieži dodās komandējumos ceļojumos.
Kosmokits arī arhivē dokumentus, 8 gadus arhīvs atrodas Eiropas Savienības teritorijā, Vācijā, tā kā tas atbilst grāmatvedības likumam par attaisnojumu šo dokumentu iznīcināšanu. Starp dokumentiem, kurus var digitalizēt, un es arī redzēju, ka čatā bija jautājums par to, vai var digitalizēt arī pavadzīmes. Jā, var, bet ir jāatcerās, ka pavadzīmēm ir viens nosacījums, viņas nevar iznīcināt pēc to digitalizācijas, kā to var darīt ar čekiem un rēķiniem. Jā, tas tāds viens moments, kuru atcerēties. Jā, un ar Kosmogitu arī ir iespējama izdevuma vīzēšana, jeb apstiprināšana, taču šo tēmu mēs tā padziļināti neskatīsimies šodien, jo Direkto ir ļoti spēcīga pašiem iekšējā iebūvēta šī sistēma, bet vienkārši paturiet prātā, ka arī ar Kosmogitu var veidot izdevuma vīdēšanas schēmas un pa departamentiem un veikt apstiprināšanu no mobilā tālruņa, ja tas ir nepieciešams. Jā, kā minēja, Kosmogits ir dibināts 16. gadā Igaunijā. To līdz pat 19. gadam, kad es pievienojos komandā, bija 4-5 cilvēki, nu jau mēs esam tuvu 16 un meklējam cilvēkus arī papildus Polijā un vēl Somijā, jo tur to tirgu, to biznesu iekustināt ir krietni grūtāk nekā tas ir bijis Igaunijā un Latvijā. Jā, mazliet par klientu statistiku. Absolūts līderis ir Igaunija, jo Igaunijā jau Kosmogits darbojas no 16. gada, un Igaunijā ir arī ļoti spēcīgas integrācijas ar grāmatvedības sistēmām, Direkto tai skaitā. Jā, Latvija arī sāk ieskrieties, un Latvijā jau ir aktīvas 655 kompānijas, nu jau šodien varētu būt varbūt mazliet vairāk. Bet, kā jau minēju, Polija, Somija priekš mums ir pamatīgs izaicinājums. Polija ar saviem izaicinājumiem, vairāk likumdošana un tas, cik sadrumstalota ir pa reģioniem. Katrs reģions izmanto savu grāmatvedības sistēmu, attiecīgi ir milzīgs skaits grāmatvedības sistēmām, ļoti individuālām, ar kurām ir jāveido savienojumi. Tas tā īsumā. Polijā kā cits stāsts, viņi ir ļoti priekšā, teiksim, Polijai, bet tur jau ir liela konkurence. Jā, ļoti interesanti mums ir. Piebildīšu arī aplikācija ir pieejama 9 valodās. Un pagājušajā gadā, 2023. gadā, Kosmogits digitalizēja 4 miljonus dokumentu. Jā, pavisam īsi paskaidrošu, ko tad īsti Kosmogits izdara ar tiem dokumentiem. Tas, ko klients, tas, ko pat es ikdienā strādāju ar Kosmogitu neredzu, ir tas papīra čeks vai rēķins vai pavadzīme, tas tiek pārvērsts struktūrētā dokumentā, kas būtībā ir e-rēķina formāts, ar kuru nu jau arī mums visiem lēnām jāsāk aprast un pieņemt, ka e-rēķini ļoti, nu cik nu ļoti, bet drīz būs obligāti. Un jā, tas, ko Kosmogits dara, ir pārvērš dokumentu, tos datus struktūrētā formātā, un bez tam, tas, ko mēs tā kā Kosmogits izdaram, mēs vēl to parādām jums uzskatāmā veidā, lai jūs varētu veikt labojumus, koriģēšanu kādā no datu laukiem, pirms nosūtīt dokumentu uz grāmatvedības sistēmu, uz Direkto. Jā, un tā, kā labajā pusē, tas ir būtībā kā izstāsts struktūrēts dokuments, mums nevajag tajā iedziļināties, bet tā ir dokumenta aprates nākotne. Jau tagad tā ir tagadne, bet nākotnē tas būs 100%. Un tā doma ir, ka nākotnē, teiksim, notiks pirkums veikalā, kas aparātā, un pāris sekundu laikā tas dokuments, tas čeks, kuru normālos apstākļos vai rēķins varbūt drukātu, viņš jau parādīsies patiesībā pircēja grāmatvedības sistēmā. Nu, tas ir tāds ļoti vienkāršots, uz ko iet. Tas, es domāju, visiem skaidrs, ka tas ļoti atvieglot visiem dzīvi, likvidētu pavisam manuālo datu ievadi. Jā, bet no uz to vēl vismaz Latvijā ir
ir pie kā pastrādāt un ir ko paplānot, līdz tā būs realitāte. Taču Kosmokets pavisam drīz arī Latvijā būs ērēķina operators, arī mēs skatāmies nākotnē. Jā, mazliet par dokumentu plūsmas optimizāciju, jo tas ir viens no galvenajiem pienesumiem, ko mēs saskatām, ko Kosmokets dod mūsu klientiem. Šim es izmantoju vienu līkni, lai tā kā papildinātu savu stāstījumu. Tā doma ir, tā ierastā praksa ir bijusi un joprojām, diemžēl, daudzos uzņēmumos ir, ka pirms 20. datuma, pirms PVN deklarācijas grāmatvežiem tiek uzkrauts liels apjoms ar dokumentiem, kurus vajag manuāli vai kādā citā veidā apstrādāt, dabūt datus grāmatvedības sistēmā, lai veikt tālākās darbības. Jā, un tā doma ir ar teiksim, Kosmoketa un Direkto integrāciju risinājumu kopējo to dokumentu plūsmu optimizēt, padarīt viņu sadalītu, plūstošāku. Un no Kosmoketa izvilktie dati, tas, ko mēs rādam šeit konkrētajā šajā grafikā, šī horizontālā as, viņa parāda, cik dienas ir pagājušas, kopš dokuments ir izdots. Pieņemsim, čeks ir izdrukāts. Tad tā būtu tā pirmā diena, tas sākuma punkts. Un vertikālā as parāda, cik procentuāli no tiem dokumentiem jau ir sasnieguši grāmatvedības sistēmu integrāciju. Un, ja tas skatās, tad aptuveni 22% 22% no dokumentiem jau otrajā dienā ir sasnieguši grāmatvedību, tālāk, ja pa līkni, teiksim, pa zilo līkni ejam, tad var redzēt, ka 40% no dokumentiem tas jau ir aptuveni 4., 5. dienā, un tā uz priekšu, teiksim, 60% ir sasnieguši aptuveni 11. Tātad tie dokumenti sasniedz grāmatvedību pakāpeniski, nevis pēdējā brīdī visi kopā un tad garās stundas, garās naktis vadot iekšā un apstrādājot izdevumu dokumentus. Jā, par teksta atpazīšanas precizitāti. Kā jau Krišjāns minēja, var gadīties, ka kāds lauks vai tiek neatpazīts, teiksim, robots pilnībā nenolasa, vai tiek atpazīts kļūdaini. Tam ir savs iemesls. Lai atpazītu datus no, teiksim, čeka, mēs sistēmā ievadam dodam konkrētus parametrus, atslēgas vārdus, bet arī pati sistēma mācās izvietojumus un ģenerē drošības koeficients, cik viņai pārliecības koeficientus par to, ka konkrētais dats, konkrētie cipari, teiksim, ir tiešām summa un nevis dokumenta numurs vai kaut kāds cits datu lauks. Un jā, aptuveni šādi izskatās tā datu precizitāte šobrīd Latvijā. Tad var redzēt, ka ar valūtu problēmām nevajadzētu būt. Valūtu Kosmoketa robots nosaka ļoti precīzi, bet var, teiksim, redzēt, ka apmaksas termiņš uz rēķiniem paudzīmēm vēl ir izaicinājums un tur ir ko piestrādāt, vai, teiksim, dokumenta numurs un summa arī vēl par ļoti labi nevar nosaukt, pagaidām varbūt vienkārši labs. Bet jā, kā minēju, Kosmoketam ir arī bez standarta digitalizēšanas pakalpojuma, ir arī pilna servisa digitalizācijas pakalpojums. Un tas par to es nākamajā lapā runāšu, paskaidrošu par cenu atšķirībām, kā tās veidojās, bet tā doma ir tāda, ka ja tas, ko šodien mēs demonstrējām ar Krišjāni, tas bija tā standarta digitalizācija, ar kuru es patiesībā visiem jaunajiem klientiem iesaku sākt, lai saprastu, cik tad īsti precīzi ir tas Kosmoketa robots, vai ir jēga izskatīt pilnu servisu digitalizāciju vai nav. Tātad tos datu labojumus veicu es pats, es pārbaudu, vai dati sakrīt, ja ne, tad laboju un tad iesniedzu dokumentu. Tā doma ir tāda, ka ar to pilnu servisu tātad dokuments tiek nobildēts vai iesūtīts, bet to datu pārbaudi vidēji 5 stundu laikā veids mūsu speciālists 2 kārtās. Veids korekcijas ir tādas nepieciešamas, un tad jau iesniedz dokumentu tālāk apstrādēji, vai šajā gadījumā, teiksim, iesūta Direkto sistēmā.
Jā, tad mazliet par cenām. Prezentācija arī būs pieejama pēc, pēc šī webināra, tā kā atcerēties no galvas nav nepieciešams, bet paskaidrošu varbūt, kā veidojās šīs cenas. Visiem jaunajiem klientiem ir pieejams bezmaksas izmēģinājuma periods. Un jā, tas standarta plāns, viņš saucās Robo. Tur tā cena veidojās no diviem faktoriem. Viņa ir atkarīga no tā, cik konkrētajā uzņēmumā ir pievienoti lietotāji. Teiksim, demo kontu, kur mēs šodien demonstrējām, tur mums ir 5 lietotāji, Krišāns, es, Ieva, vēl kāds. Mēs teorētiski maksātu par to uzņēmumu 5 reizes 5, tad 25 eiro. Un mums uz to uzņēmumu pienāktos 500 dokumentu limits, jo par katru uzņēmumu pievienoto lietotāju uzņēmuma sākotnējais dokumentu limits papildinās par 100. Sākotnējais standarta limits ir 100 dokumenti uz uzņēmumu, un ja šis 100 dokumentu limits tiek pārsniegts, tad vienkārši automātiski uzņēmumam tiek piešķirti vēl 100 papildus dokumenti, un pie rēķina pieskaita papildus 5 eiro. Tā kā jā, cenas ir atkarīgas no lietotāju skaita un no digitalizēto dokumentu skaita. Savukārt ar pilna servisa digitalizāciju, par kuru es minēju, tur maksa par lietotāju ir 7 eiro, taču tā būtiskākā cenu atšķirība nav tajos 2 eiro par lietotāju, bet gan par to, kas notiek, ja tiek pārsniegts 30 dokumentu limits, jo šeit nav 100 dokumentu sākotnējs limits, te ir 30 dokumentu limits. Katrs dokuments pāri šim sākotnējiem limitam, ja ir viens lietotājs, tad ir 30, tātad pāri 30 dokumentu limitam ir 40 centi. Un tad tur veidojās tā būtiskākā cenu atšķirība, ja, teiksim, ir viens lietotājs, bet tiek iesniegti kaut kādi, pieņemsim, 90 dokumenti, nu tad tur tā cenu atšķirība būtiskākā veidotos tieši digitalizēto dokumentu dēļ. Jā, tāpēc tas ir jāņem vērā, tāpat kā jāņem vērā to, ka jā, to datu pārbaudi, datu pareizību mūsu speciālisti veids vidēji 5 stundu laikā. Tātad, ja ar roboplānu man tie dati ir pieejami uzreiz, un dokumentus var iesūtīt uzreiz, tad ar plānu, teiksim, precizitāti vai maksāt, kad izmanto, tur tie dati uz viņiem būs jāuzgaida. Ar to ir jārēķinās, un tad savādāk jāplāno darba process. Lai gan steidzamos gadījumos var izmantot, ir pieejami pogi digitalizēt manuāli katram dokumentam, un tā kā pašam viņu apstrādāt un steidzami iesniegt grāmatvedības sistēmā. Jā, un visbeidzot ir arī plāns maksāt, kad izmanto, kur pirmie 3 lietotāji ir bez maksas, nav sākotnējā dokumenta limita, un būtībā katrs dokuments ir 40 centi. Jā, vienīgā lietotāja maksa sākumā ir, ja ir nepieciešama pievienot vēl vienu papildus administratoru, tad tie ir papildus 5 eiro, un katrs lietotājs virs pēc 3., sākot no 4., tātad ir 2 eiro. Tas pavisam īsumā par cenām. Jā, tā kā mums ir webinārs, tad arī tradīcija ir, ka piedāvājam tad izmēģināt Costbucket kādu periodu bez maksas, lai ir laiks iepazīties ar sistēmu, ar integrāciju, ar direkto. Tāpēc, jā, šajā gadījumā, ja reģistrēsiet, ja jums interesi un reģistrēsiet savu uzņēmumu vai uzņēmumus Costbucket sistēmā, tad vietā, kur tiks prasīts norādīt kuponu kodu, norādiet šo direkto 2024, un mēs jau zināsim, ka tātad līdz februāra beigām jūs varēsiet izmantot Costbucket risinājumu bez maksas. Tas būs pilnīgi pietiekami, lai to iepazītos, apzinātu iespējas, un, ja būs nepieciešams vienoties, teiksim, ar mani, vai varbūt ar Krišjāni, par atsevišķu tikšanos, lai izrunātu detaļas. Jā, ja gadījumā jūs jau paspējāt, teiksim,
šīs prezentācijas laikā reģistrēties, nestraucieties, vienkārši vai nu man e-pastā uzrakstiet, sveiki, Kaspar, atsūtos uz webināru, vēlos izmēģināt tātad Cosput līdz februāra beigām bez maksas. Mēs visu to sakārtosim. Un arī aplikācijā iestatījumos pēc reģistrēšanas šo kodu ir iespējams norādīt. Jā, tas būtībā no teorijas būtu viss. Un tad es pastāstīšu mazliet par citām Cospuket iespējām, kuras vēl nespējām izskatīt. Tā. Jā, pirmā lieta, ko es vēlos pastāstīt un ko bieži arī uzdot, vai no viena, teiksim, e-pasta vai no viena lietotāja var apkalpot, vai viņam var piesaistīt vairākus uzņēmumus. Jā, to var izdarīt, un tā ir tā, galvenā, teiksim, ja tās grāmatvedības birojas, tad tas viens no galvenajiem iegūmiem, kā ar vienu pieslēgšanos es varu apkalpot neierobežotu skaitu būtībā uzņēmumu. Šajā gadījumā pieņemot, ka direktors IA ir mans grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmums, es viņam varu, izmantojot pogu jaunu organizāciju, piesaistīt vēl citus klientus un arī pāradresēt, teiksim, maksājumus, jo bieži ir tā, ka ārpakalpojumu grāmatvedības sniedzēji izvēlās maksāt par saviem klientiem. Tātad ir iespējams to visus savus klientus apvienot vienā rēķinā, un patiesībā tas arī grāmatvedības ārpakalpojumu birojiem ir izdevīgāk, jo tad katrā klienta uzņēmumā pienākās viens papildus lietotājs bez maksas sākuma dokumentu limits ir 200, nevis 100. Tā kā, jā, ja jūs esat ārpakalpojums sniedzējs, tad noteikti izmantojiet šo iespēju. Varat arī sazināties ar mani un paskaidrošu to sīkāk. Tas, ko mēs šobrīd vērojam uz datoru, tātad tā ir Cospuket mākoņu vide. Ja iepriekš mēs darbojamies šajā vidē, kas ir tāda mobila aplikācija, kas man šobrīd ir atvērta uz datora, tad otrs papildinošs rīks, kas savstarpēji sinhronizējās ar aplikāciju, ir Cospuket mākonis, kas būtībā ir paredzēts ērtākai dokumentu pārbaudei, apstrādēji, teiksim, te parādījās tikko, ka Krišjāns ir augšu pielādējis kādu dokumentu. Tā kā, jā, būtībā šeit ir ērtāk apstrādāt, organizēt digitalizētos dokumentus, jo te var atvērt, teiksim, tos dokumentus salīdzināšanas skatā. Te var pārvaldīt arī duplikātus, kā mēs redzējām iepriekš, kad es pievienoju čeku un laikam arī rēķinam parādījās duplikāts, tad es varu atvērt to dokumentu Cospuket mākonī, atvērt duplikātu sadaļu un paskatīties, kad tas pats čeks tika iesniegts un izlemt, vai es likvidēju šo tikko iesniegto čeku. Tātad, ja es redzu, ka tas iepriekšējā versija jau ir nosūtīta uz grāmatvedības sistēmu, tad visdrīzāk es dzēsīšu to dokumentu, kuru iesniedzu tikko. Ar domu, ka vēlreiz jau uz grāmatvedības sistēmu to pašu dokumentu sūtīt nevajadzētu. Šoreiz to nedarīšu, jo es nezinu, varbūt Ievai ir kāds iemesls, kādēļ viņai šie dokumenti šeit ir. Jā. Un par digitalizēšanas veidiem. Mēs tātad apskatījām fotografēšanu. Fotografēšana ir ļoti labi, bet, kā minēju, rēķiniem populārākais un vispār, jau laikam kopīgi tā kā uz visu Cospuketu populārākais digitalizēšanas veids ir digitalizēšana no e-pasta. Katram uzņēmumam, gluži kā katram uzņēmumam tiek izveidot savu datubāzi un dokumentu arhīvs, tā arī tiek automātiski uzģenerēta un piešķirta @cospuket.com adrese, e-pasta adrese, bet tas nav e-pasts, kuru var atvērt un palasīt ziņas. Tas darbojās tātad kā savienojums starp jūsu personīgo vai darba e-pastu un Cospuket sistēmu. Nosūtot dokumentus uz šo e-pasta adresi, viņi ienāks Cospuket sistēmā, tiks digitalizēti un pēc tam jau pēc to digitalizēšanas nonāks arī grāmatvedības sistēmā. Šajā gadījumā es nokopēšu
šo e-pasta adresi, noklikšķinot uz pogas, arī mobilajā lietotnē šī e-pasta adrese man ir pieejama. Te gan man ir individuāli manam lietotājam izveidotā e-pasta adrese. Būtībā tā atšķirība tāda, ka, ja es sūtīšu uz Kasparas plus direktoru, tad vai iedošu šo adresi kādam savam piegādātājam uz viņu sūtīt, tad vienmēr kā dokumenta iesniedzējs rādīsies Kaspars. Tādēļ es iesaku izmantot šo uzņēmumu kopējo adresi, ja gadījumā tā doma ir ar to adresi padalīties ar saviem piegādātājiem, lai viņi patiešo iesūtītu dokumentus jūsu sistēmā. Jā, es nokopēju adresi, es dodos uz savu e-pastu. Šeit man jau ir e-pastā sagatavots sagatave ar 2 dokumentiem, bet es varu pievienot tik daudz dokumentus vienā e-pastā, cik man ļauj e-pasta nodrošinātājs, šajā gadījumā Gmails, un manuprāt, tie ir aptuveni 15 megabaiti. Nu, tad uz tādu apjomu es arī varētu pievienot dokumentus. Te gan ir svarīgi nianse. Katrā PDF failā, jeb katram rēķinam ir jābūt savā PDF failā. Nevar, teiksim, būt gadījums, kad tiek saskanētas 100 pavadzības vienā PDF failā, un tad mēģinājums, teiksim, ar to vienu PDF digitalizēt viņus visus. Diemžēl tad robots, viņš uzskatīs visu to failu par vienu dokumentu un apjuks starp visiem rēķina numuriem, piegādātājiem, kopsummām un tā tālāk. Tāpēc katrs dokuments savā failā. Jā, tas, ko es ierakstu temata joslā, tas parādīsies dokumentam kā komentārs. Tad Konstrukta sistēmā parādīsies kā komentārs. Un jā, kad dokumenti ir pievienoti, es nospiežu sūtīt, un šajā brīdī man Gmails parādīja kādu citu kļūdu. Izskatās, ka tā ir interneta kļūda. Nu labi, lai nu būtu, es tikai parādīšu trešo digitalizēšanas veidu, kas arī palīdz, teiksim, digitalizēt dokumentus apjomā. Un tas ir caur Cosmoket šo zilo pogu, labi apakšējā stūrī, būtībā te vai izmantojot pārlūkot failus pogu vai vienkārši iezīmēt vairākus dokumentus, ievelkot šajā kvadrātiņā, es tos varu digitalizēt. Kamēr tie digitalizējās, es tomēr pamēģināšu atkārtot šo. Jā, nu man ir cerība, ka man tagad izdosies. Es pievienošu e-pasta pāris tos pašus 2 rēķinus. Un nosūtīšu uz Cosmoket. Nu, šoreiz laikam tad būs izdevies. Tikmēr man pievienotie rēķini ir apstrādājušies, es viņus tepat uz vietas varu arī pārbaudīt, veikt korekcijas, ja tādas ir nepieciešamas, norādīt, vai esmu maksājis uzņēmuma līdzekļiem vai personīgiem līdzekļiem, tā kā šeit runiet par rēķiniem, tad parasti manā gadījumā tie ir uzņēmuma līdzekļi, jā, ar ko tika maksāts, vai tas ir bijis pārskaitījums, skaidra nauda vai uzņēmuma karte, un kāds ir bijis izdevuma veids, kā mēs iepriekš redzējām, tas ir ļoti nozīmīgs tieši tam, kā šie dati parādīsies direktoru sistēmā, kādi būs kontējumi un, kā Krišņāns rādīja, arī pat objekti. Jā, kad dokuments ir pārbaudīts, es varu pāriet pie nākamā, tieši tāpat pārbaudīt datu pareizību, un ja viss mani apmierina, aizver logu, nospiež iesniegt, un dokumenti tiek nosūtīti uz direktoru sistēmu. Kamēr rādīju to, man ir cerība, ka arī no e-pasta ienākušie dokumenti varētu būt jau Cosmoket sistēmā. Jā, viens no tiem patiesībā ir nestas rēķins un izdevniecības žurnāla rēķins. Būtībā, jā, tātad te gan ir svarīgs moments, no e-pasta pēc noklusējuma, no e-pasta iesūtītie dokumenti uzreiz arī aiziet pēc to digitalizēšanas uz grāmatvedības sistēmu. Šis ir svarīgs moments, teiksim, darbam ar direktoru,
Tas nozīmē, ka es esmu iesūtījis dokumentus no e-pasta, viņi jau ir aizgājuši uz grāmatvedības sistēmu, pirms es viņus, teiksim, pārbaudu Kosmopaketā, un pirms es viņiem esmu paspējis pievienot izdevumu veidu. Tātad šajā gadījumā viņi direktoru sistēmā parādītos bez kontējumiem. Tādēļ iestatījumos, un iestatījumus var atvērt savu šo zobratiņu labajā augšējā stūrī, gluži kā tas ir arī aplikācijā. Iestatījumos ir pieejama sadaļa grāmatvedības iestatījumi. Un šajā sadaļā ir šāds iestatījums automātiski iesniegt dokumentus no e-pasta. Es tad patiesībā šim kontrolas nolūkam klientiem iesaku šo iestatījumu atslēgt. Būtībā tas nodrošinās to, ka no e-pasta iesūtītie dokumenti ienāks Kosmopaketā, bet tur arī paliks līdz brīdim, kad jūs viņus apskatīsiet, pārbaudīsiet, pievienosiet jums nepieciešamos datus un nospiedīsiet iesniegt grāmatvedības sistēmā. Tāpēc, ir svarīgi paturēt prātā, ka Kosmopakets ir ļoti personalizējama, sīkumaina, teiksim, programma. Te ir iespējams veidot arī izdevumu veidu struktūru. Tātad katram uzņēmumam savu nepieciešamo struktūru, kas būtu harmonizēta ar to, kas ir, kāda ir uzstādījuma arī direktoru sistēmā, lai tā tad maksimāli automatizētu dokumentu iesniegšanu, to apstrādi. Tātad tas arī viss ir iespējams caur šo sistēmu un caur iestatījumiem. Un svarīgs moments, to visu, ko es stāstu, nevajag atcerēties no galvas, jo mums ir mājaslapā sadaļa, kā lietot, es pietuvināšu, kā lietot, un šajā sadaļā ir iespējams atrast visāda veida pamācības, skaidrojumus tam, kā kaut ko izdarīt, un, ja gadījumā neizdodas atrast mājaslapā, vienmēr esmu pieejams arī es konsultācijām, tā kā droši rakstiet vai zvaniet, kā ērtāk varam vienoties arī par tikšanos, attālināt vai klātienes un izzināt nianses. Vienkārši paturiet prātā, ka sistēma ir ļoti personalizējama un var tāpat arī duplikātu novēršanu, teiksim, ir klienti, kam tas neinteresē, arī tādas lietas var atslēgt vai ieslēgt un var arī, teiksim, papildus kontrolēji aktivizēt iestatījumu, sūtīt tikai pēc administratora apstiprinājuma. Te es paskaidrošu, kas ir administrators un kas ir parastais lietotājs. Administratori visbiežāk ir vai nu finanšu direktori vai galvenie grāmatveži vai uzņēmuma vadītāji. Vispirms tā ir persona, kas tātad reģistrē uzņēmumu. Šajā gadījumā persona, kas ir reģistrējusi uzņēmumu, ir Kārlis, direktors IA, un viņš ir pirmais administrators šajā uzņēmumā. Un tālāk jau Kārlis uzticoties pievienoja uzņēmumu arī mani, Krišjāni, kā administratoru, lai mēs varētu veikt pilnas funkcijas ar šo konkrēto uzņēmumu un tā datu bāzi. Un ir arī uzņēmumā pievienot lietotāji. Lietotāja loma ir domāta parasti norēķinu personam ar domu, ka lietotājs atver aplikāciju vai mākoni, digitalizē, iesniedz savus izdevumu dokumentus un aizver aplikāciju un dara savus pamatpienākumus. Tālāk ar digitalizētiem dokumentiem strādā kāds no administratoriem, grāmatvedis, piemēram, apstrādāt tos, sūta uz grāmatvedības sistēmu vai vienkārši uzreiz grāmatvedības sistēmā skatās. Administratoram ir iespējas mainīt pilnīgi visus uzņēmuma iestatījumus, integrācijas minētos automātiskos iesniegšanas iestatījumus, pievienot izdevumu veidus, pievienot klāt lietotājs, noņemt, cenas mainīt, tātad viss ir pilnais klāsts. Un svarīgi nianse administratoram ir iespēja redzēt visu lietotāju un visu administratoru iesniegtos dokumentus. Taču parastais lietotājs redzēs tikai un vienīgi savus iesniegtos dokumentus. Tātad viena norēķina persona neredzēs, kāds dokuments ir iesniegus otra. Tas, es domāju, ka šīs funkcijas nozīmīgumu man, laikam, nav jāskaidro.
Tas ir vairāk tā datu privātumam arī. Jā, tas tādā ātrā skrējienā par to. Digitalizēšanu mēs esam apskatījuši. Tā tad ir 3 pamatveidi - fotografēšana no e-pasta, un mēs viņu saucam par drag and drop, ievelc un nomet. Tātad šī funkcija. Un, jā, ko es vēl vēlējos paskaidrot, ja gadījumā, teiksim, ir gadījums, kad valsts ieņēmuma dienests palūdz jūs iesniegt kādus attaisnojumu dokumentus, uzrādīt attaisnojumu dokumentus par konkrētu periodu, tad arī tas ir iespējams, ir papildus eksporta veidi, kas patiesībā valsts ieņēmuma dienestam ļoti patīk šis formāts. Teiksim, es atlasu, ja man ir paprastīti dokumenti par šodienu, pieņemsim, es atlasu šodien digitalizētos dokumentus. Kad es esmu atzīmējis šos dokumentus, lejā parādās darba josla, kur ir poga lejupielādēt. Un te es izvēlos PDF formātu, tiks uzģenerēta PDF atskaite, kur būtībā es arī varu pēc tam pārsūtīt valsts ieņēmuma dienestam. Viņi tiks sadalīti pa izdevumu tipiem, izdevumu veidiem, un atskaitē būs pieejami visi dokumenti priekš to izskatīšanas par konkrēto periodu. Tāpat arī, ja no gadījumā nedara šāds formāts, vai ja jūs vēlaties vēl papildus drošībai veidot sev trešo arhīvu, jo arī direkto arhīvē dokumentus, tātad jums jau būs dubults dokumentu arhīvs, tad ir iespējams, teiksim, lejupielādēt dokumentus ar zip vai dokumentu zip formātā, un būtībā tas nozīmē, ka tiks no sistēmas izvilkti tieši dokumentu attēli bez papildus datiem, un te jūs viņus varat saglabāt uz sava servera, savā glabātuvē, ja uzskatāt to par nepieciešamu. Jā, tas laikam no manas teorijas arī būs viss. Krišjāni, mēs varam pāriet tad pie tavas daļas. Es domāju, ka esmu pietiekami runājis. Bija ļoti labi. Es pats sadzirdēju lietas, kuras pirms tam nezināju. Bet es skatos, ka mums ir 2 e-pasti ienākuši. Viņi arī ir pielikti jau Jā, Kostpoketā. es pieliku. Tur varbūt ir jāparāda, vienkārši ātri jāiziet cauri, jāparāda, kas ir jāizdara lietotājiem savā pusē ar šo te pieteikšanos šim te uzņēmumam, un tad TestLV adresi ierakstīšanu. Pavisam ātri. Es negribu atņemt cilvēkiem iespēju uzsaklausīt atbildes jautājumiem. Jā, tā pamācība tik ielikta, bet jāpārbauda būtu. Patiesībā mēs vēl varam varbūt arī iziet jautājumiem un atbildēm cauri, jo, manuprāt, Jā. Tad, Ieva, tu varbūt varētu palasīt mums, kādi ir jautājumi. Ja Ieva vēl ir ar mums. Jā. Čau. Tu jau daļai uz jautājumiem jau atbildējāt. Aha. Gan par Es zinu, ka es atbildēju uz pavadzījumu jautājumu. Jā, par cenām arī bija šeit, piemēram, vai var lūdzu pastāstīt par Kostpoket izmaksām uzņēmumam, piemēram, ja ir 8 cilvēki, līdz 10 čekiem mēnesī, citu mēnesi arī nav. Jā, tur tad būtu izdevīgākais tas cenu plāns, kur es minēju pēdējo, maksā, kad izmanto, un ja netiek izmantots, tad būtībā maksa arī netiek aprēķināta. Jā. Es vienu brīdi biju atgājusi par čekiem un atpazīšanu no citām valstīm. Cik labi strādā informācijas atpazīšana čekiem, rēķiniem no citām valstīm, piemēram, Vācijas? Katrai valstī tā precizitāte ir sava. Tas ir ļoti labs jautājums, ļoti vietā. Būtībā, jo aktīvāki esam konkrētā tirgu, jo vairāk konkrētas valsts dokumenti iziet caur mūsu sistēmu, jo precīzāk tie būs. Es
no galvas nepateikšu tieši Vācijas precizitāti, bet es varu pateikt, ka Vācijā tik precīzi atpazīšana Vācijas dokumentiem kā Latvijas nebūs. Ja Latvijā vidējais tas procents tagad ir sasniedzis 90 kumulatīvais, tad es pieļauju, ka Vācijas dokumentiem viņš varētu būt ap 75%. Jā, un tad es pie šās pašas tēmas paskaidrošu. Teiksim, ja jūs sniedzat Cospocket sistēmā kādus konkrētus dokumentus, ir īpaši tie regulāri dokumenti, un regulāri pieņemsim dokumentu numurs vai kāds cits datu lauks tiek atpazīts nepareizi. Lūdzu, man uz e-pastu atsūtiet konkrēto dokumentu paraugus, ideāli jau varbūt 2 eksemplārus, un vienkārši uzrakstiet, kurš lauks konkrētam dokumentam tiek atpazīts nepareizi. Mēs varam veikt, balstoties uz tā kā sistēmas uzlabojumus. Vispirms mēs izpētam paši to konkrēto dokumentu, varbūt tur ir skaidrs uzreiz mums pašiem, kur varētu būt vaina. Ja ne, tad dodam tālāk tehniķiem, plus arī dodam sistēmai uz otro, tā kā mākslīgajam intelektam, tā kā mācīties analizēt to dokumentu pašam. Būtībā tur ir, jā, tā mehānisms, kādā mēs veicam to sistēmas uzlabošanu. Ļoti, ļoti noderīgi ir, ja varat padalīties ar tiem dokumentiem. Tā skatā arī ārzemē. Jā, nu, tie ir vairāk jautājumi. Vairākiem interesē tieši par ārvalstu rēķiniem. Tu tā kā atbildēji par prezentācijām ar citām grāmatvedības programmām, vai Cospocketam ir kaut kur apskatāms pieejams? Jā, ar citām grāmatvedības programmām Cospocket mājaslapā, cospocket.com, cospocket.com, un, teiksim, ieiet bloga sadaļā, un tur varat apskatīt, vai arī uzrakstīt man privāti, un kādu, ja kāds konkrēts interesē, tad nosūtīšu. Man ir vēl viens jautājums, vai es varu izveidot un pārvaldīt lietotāju pārskatus kā grāmatvedis? Piemēram, es zinu, ka darbinieks ir komandējumā Vācijā no 25. janvāra līdz 27. Es darbiniekam izveidoju pārskatu, un viņš zina, kur pievienot čekus un pavadzīmes. Arī ļoti tāds labs jautājums. Sajūta, ka ir pieredzējis pat īstenībā cilvēks. Jā, šī ir patiesībā visai jauna funkcionalitāte. Būtībā veidot izdevumu pārskatus priekš citiem darbiniekiem. Jā, tas ir iespējams, īsa atbilde. Un tad vēl ir jautājums no Jolantas. Kā ir ar pavadzīmēm, kad preces ir jāpievieno noliktavā? Es zinu, kā ir ar pavadzīmēm, kad viņas ir jādabū Cospocketā un jādigitalizē, tik tālu es zinu. Kā viņas dabūt pēc tam noliktavā. Krišāna, varbūt to var pastāstīt. Šeit runa laikam ir par to, lai pavadzīmes rindas, kas ir artikulu rindas, ielasās saņemšanas dokumentā, dokumentu rindās. Tātad nepieciešams digitalizēt rindas. Jā, uz šo tieši dienu tas ir iespējams, ja tiek izmantos 3. plāns maksā, kad izmanto, bet šobrīd arī testējam tā kā robotizēto rindiņu pavadzīmu un rēķinu rindu atpazīšanu, un viņas varēs arī tā kā manuāli Cospocketā mākonī, kurus rādīju, tur tā kā digitalizēt. Līdz tam vēl ir mazliet testa periods, kas mums iekšēji jāaiziet cauri, jāiztestē, taču būtībā risinājums tam ir. Šobrīd tāds pilnvērtīgs tas ir ar maksā, kad izmanto plānu, bet ne tik tālā nākotnē arī domāju, kā ar citiem plāniem. Nu, šobrīd jautājums sadaļā tas arī ir viss. Variet vēl tur, ja vēl ir rodas kādi ierakstīt pārējiem. Krišāņa daļa. Jā, Krišāņa daļa. Tas, ko es gribēju izdarīt, ir pārbaudīt, vai lietotājiem ir izdevies veiksmīgi. Pirmkārt jau paldies, jo mēs bērniem varbūt neviens negribēs pamēģināt. Tad, tas ir ļoti labi, ka kāds ir uzdrīkstējies. Jo es ceru, ka no tās prezentācijas arī bija saprotams, ka veicot tos iestatījumus, pēc tam tas process ir tik ļoti, cik nofotografēt un apstiprināt. Tam nevajadzētu būt sarežģīti. Jā. Tā, man izskatās, ka īstenībā ir izdevies pievienoties. Vai mēs jau lūdzām arī iesniegt dokumentus?
to vajadzētu. Es to redzēšu gan jau, ka Kosmopoketā, ja kāds ir iesūtījis jauns no jaunā e-pasta. Jā, tas ir drošākais veids, kā pārbaudīt. Aha. Es arī atceros, ka es tur iesūtījumus mazliet pamainīju. Vai varbūt čatā var uzrakstīt Densuplēs, vai pirmais e-pasts, vai ir sanācis nofotografēt un iesniegt. Tad mēs sapratīsim, cik tālu. Es arī visām gadījumam, teiksim, Densuplai un arī asistente, es iedošu tiesības runāt, ja gadījumā ir vēlme komunicēt verbāli. Jā, ja nu jums vieglāk būtu, teiksim, komunicēt mutiski, tad vienkārši noņemiet mute no sava mikrofona un varam tā iziet šī cauri. Jā, tā pamatdaļa vispār, teiksim, webināram ir pagājusi. Tiešām prieks, man bija, priekš manī personīgi arī kā demonstrēt, šādi bija ļoti interesanti, ļoti tā dinamiski likās, tāpēc paldies, Krišjāni, par tavu ideju ar gan telefonu demonstrēt, gan iesaistīt. Tā kā, jā, manuprāt, bija ļoti forši. Piekrīt. Es ļoti ceru, ka mums sanāks. Jā, paldies tiem, kas pieslēdzās arī no direktora puses. Ja ir kaut kādi jautājumi saistībā ar direktoru par Kosmopoket vai par pašu sistēmu, tad droši var mājaslapā atrast manu informāciju, un es noteikti palīdzēšu. Man patiesībā izskatās, ka valdes asistente ir iesniegusi dokumentus. Ja tu atvērtu, varbūt tu vari padalīties un atvērt mākoni. Vai, tu jau varētu viņus to dokumentus arī redzēt direktoram. Tur ir patiesībā četri dokumenti. Tas ir, es tev, kas par atklāšu noslēpumu, tas ir testa konts, ar kuru mēs pārliecinājāmies, cik viegli ir cilvēkam no malas to izdarīt pirms webināra. Un pēc šī testa es arī sapratu, ka tas ir izdarāms un kad cilvēks no malas pirmo reizi redzot, var iziet cauri šim procesam, kas man deva tā kā pārliecību, ka mēs to varam darīt. Un tas būtu e-pasts dienvidparks112@gmail.com. Tas ļoti daudz ko izsaka. Labi? Jā. Un tad vienīgi, jā, tad no Densuplai varbūt jūs varat padot ziņu. Mēs varam mazliet pagaidīt, vai vienkārši iesniegt dokumentu jau sistēmā. Ar Densuplai man komunikācija arī direktora pusē. Ja mums tagad nesanāk, tad var man e-pastā uzrakstīt, un mēs varam kopīgi iziet cauri arī tādā veidā. Galvenais bija sasniegt kaut kādu auditoriju atbildēm, un tas jau ir iegūms. Jā, tas ir pozitīvi. Nu labi, jā. Vai, vēl redzu jautājums. Vai grāmatā par paziņojumiem, ja tiek iesniegti dokumenti. Jā, paziņojumi nāks, ja būs aktīvas šī izdevuma vīzēšana, izdevuma apstiprināšana. Būtībā nāks paziņojums, šobrīd viņš nāks uz e-pastu par to, ka sistēmā ir ienācis kāds dokuments, kuram ir nepieciešams jūsu apstiprinājums. Un e-pastā ir arī uzreiz būs saite uz konkrēto dokumentu, būtībā, lai jūs nospiežot atvērtos konkrēts dokuments vai uzņēmums, vismaz, kurā ir tas dokuments, un jūs varētu viņu apstiprināt. Nākotnē plānojam arī, lai šie paziņojumi nāk tā kā standarta paziņojumi telefonos, lai, teiksim, izlec uz ekrāna.
Un par robo plānu, vai pareizi saprotu, pie plāna robo, ja uzņēmumam ir viens darbinieks, kas iesniedz Kospaket čekus, tā kā minimums mums vajadzīgs maksāt par 2 lietotājiem, 10 eiro par darbinieku un par grāmatu, kad administrē. Jā, tas ir pareizi saprasts, ja runiet par individuālu uzņēmumu. Ja tas būs vienīgais uzņēmums un tā kā maksās pats par sevi, tad jā, tad ir jāmaksā par 2 lietotājiem. Tātad administrators un uzņēmuma darbinieks, kas iesniedz dokumentus. Bet tas sākotnējais limits būs, ja būs tie 2 lietotāji, tad viņš būs 200 dokumentu uz mēnesi. Taču, ja gadījumā tas ir jūsu, teiksim, jūs apkalpojat, tas ir jūsu klientu uzņēmums, jūs ārpakalpojumu grāmatvedības sniedzējs, tad un izvēlēsiet maksāt par šo klientu, tad būs tikai jāmaksā 5 eiro, jo viens papildus lietotājs būs bez maksas. Lai dokumenti aiziet uz pareizu izdevumu kontu grāmatvedības programmā, tad pie dokumentu digitalizācijas ir jāveido grupas ar konkrētu kontu. Krišjāni. Nē, es saprotu, ka šeit tātad pie pašas digitalizācijas Kospacketā, bet Kospacketā šis te nosacījums, kurš atbild par to, kas notiek grāmatvedības sistēmā, ir zem veida. Tad, ja redzējām, pieņemsim, direktora gadījumā, tad, kad tiek norādīts konkrēts veids, tāds pats veids arī atrodas mums sistēmā, un no turienes tad nāk tā informācija par grāmatvedību. Pašā Kospacketā jūs kontus nenorādat. Jā, Kospacketā norāda tikai izveido izdevumu veidu struktūru, un jā, tas būtībā ir viss. Atbalsta dienesta reaģēšanas laiks, Krišjāni pastāst par direktoru atbalstu. Jā, direktora ir telefons un e-pasts, uz kuru var rakstīt un zvanīt, un tas ir no 9 līdz 5 katru darba dienu. Reaģēšanas laiks nedaudz jau atkarīgs tomēr no tā, kas tiek prasīts, bet principā cilvēki ir uz vietas un rindas kārtībā katru dienu iet cauri šiem jautājumiem. Tad varētu teikt, ka diena. Jā. Pateikšu arī par Kospacket. Atbalsta dienests Latvijā esmu es. Jā, gan telefons, gan e-pasts. Nepieciešamības gadījumā arī ir atkarīgs no situācijas, kas tiek prasīts, kas ir nepieciešams. Ja tur ir, nezinu, kāda tehniska problēma, kuru ar e-pastu vien, teiksim, nevar atrisināt, vai vajadzīgi iesaist, tad varbūt vienojamies par attālinātu tikšanos, Zoom vai cita vide. Reaģēt mums iekšējais nosacījums ir vismaz 1 darbdienas laikā, bet es cenšos e-pastu pārbaudīt tik pa pusstundai. Strādājis ļoti tā standarta darba laiku un ļoti bieži arī ilgāk, tāpēc var gadīties, ka atbild arī vēlu vakarā ar cerību, ka cilvēkam ir izslēgta skaņa un es viņu nepatraucēju, bet jā, lai darbi iet raitāk, es daru tā. Un, ja jautājums ir tehnisks un es saprotu, ka ir nepieciešama tehniķa iesaiste, tad mans reaģēšanas laiks var būt tas pats, nezinu, stundas laikā vai līdz 1 darbdienas laikā, bet kādreiz tehniķim var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai atrisinātu kādu problēmu. To ir svarīgi paturēt prātā. Jā, tad Jolantai iepriekš ir bijusi problēma, ka izdevumos rādījās nepareizi konti. Es nezinu, vai tas ir par direktoru domāts, kur ir iesūtīts. Ja no direktora, tad šis te veids nebija nokonfigurēts tā, kā mēs vēlamies. Tad tā, jā. Par zeltu, te iet runa par zeltu. Zelti, Jolanta, manuprāt, tur, ja runiet par rēķiniem, tad tur viņi ir fiksēti, tur sākumā ir uzstādījumos jāizveido kontējumu tā schēma, un tad dokumenti, kas nāk iekšā, tas būs atkarīgs no tiem, ja nepieciešams, var nosūtīt pamācību par to konkrēto jautājumu.
Jā, ja tas ir par rēķiniem. Ja, ja uzņēmums grib izmēģināt kospaketu, būtībā viens ir, var izmantot uzreiz to saiti, ko es biju iepriekš čatā ielicis un reģistrēties. Otrs ir atvērt kospaket.com mājaslapu un izmantot reģistrēties pogu. Un par savienojumu izveidošanu ar direkto, piemēram, vai kādu grāmatvedības sistēmu, nu, tas savienojuma izveide parasti aizņem minūtes. Tur nav tā, mēs nebraucam ciemos, neveidojam, nav jāvelta pusdiena vai diena, lai to izdarītu. Viss ir diezgan ātri izdarāms, visam ir pamācības, teiksim, uzrakstīsiet man par konkrētu grāmatvedības sistēmu, aizsūtīšu pamācību ar vizuāliem, un parasti ar integrācijas savienojumu izveidošanu problēmu nav. Svarīgi ir vienkārši, tad, kad jau, teiksim, uzņēmums ir pieregistrēts, savienojums ir izveidots, pamēģināt tad iesūtīt kādu atskaiti, kādu dokumentu, lai pārliecinātos, ka dati patiešām sasniedz grāmatvedības sistēmu, ka viss ir tā kā nostrādājis. Jolanta, jā, nu, var gadīties, ka kaut kas nepareizi tika izdarīts. Tādos gadījumos vislabāk tiešām aicinu sazināties vai e-pasta veidā vai sazvanīties. Un, ja es netikšu galā, tad arī Zaugša pārstāvi ir ļoti atsaucīgi un pa visiem jau kaut kā mēs sakārtotu to jautājumu. Tā kā, jā, droši arī pēc semināra varat uzrakstīt vai sazvanīties. Šajā gadījumā pat patiesībā laikam labāk, efektīvāk būtu uzrakstīt un varbūt atsūtīt kādu paraugu ekrānu šāviņu, kurā būtu redzams nepareizs konts vai kā jums ir izveidot kontu plāns. Tas varētu palīdzēt. Jā, par tehnisko atbalstu ļoti bieži palīdz, ja pie problēmas apraksta var pievienot arī kādu vizuāli. Vai, ja tas ir kāds neveiksmīgs dokuments, tad nevis vienkārši uzrakstīt, ka dokumentam tiek atpazīts kaut kas nepareizi, bet arī papildināt ar ekrānu šāviņu, norādot, kurš lauks vai atsūtot pašu failu. Tas vienkārši pātrina to atbalsta sniegšanas procesu. Jā. Vēl kāds jautājums, laikam vairs nebija. Nu, labi, Krišāna, es nezinu, kā tu, es domāju, ka mēs laikam varam finišēt. Manuprāt, varētu būt, ka Dentsupply ir pievērsies nopietnākiem darbiem šobrīd. Jā, es domāju, ka, ja jautājumu vairāk nav, tad Jā, paldies. Tad liels paldies. Klausījāties, iesaistījāties. Un, jā, tad jebkurš jautājums par direkto manā virzienā, un Kaspars noteikti visu atbildēs, kā viņš teica par kospaketu. Jā, noteikti. Paldies. Paldies visiem. Čau, Ieva. Čau, Krišāna. Lai forša diena visiem. Ieva jau filmēja kaut ko. Labi. Atā.